Tā, nu skaisti te būs vienam bariņam gulēšana. Te būs otram bariņam, tas ir man apdaigs. Un te būs omīta ropi. Pašiem savu toleti. Un dušu. Vau, nē, nu tas ir bišķi pa lepni jau. Un pašiem savs balkons. Nu, es varu iedomāties, kas te ziemā notiek. Te viss kustās, visur cilvēku pilns. Jā, te visur katrā sētā ir sniega traktors, uz sniegu lāpst. No vienas puses jau baigi labi pēdējā brīdī rezervēt viesnīcas. Tā mēs parasti ceļojam, mēs visi braucam un skatāmies. Vat šodien gribam braukt tālāk, braucam tālāk. Šodien negribās nekur braukt. Skatāmies tuvākās viesnīcas, kur mēs varētu palikt pa nakti. Bet uz Austriju vasarā atbraukt ir cita situācija. Šeit, man liekas, viesnīca gadu iepriekš jārezervē. Jo arī tai viesnīca, kur mēs tagad esam palikuši. Skatījāmies janvārī pieejamība. Janvārs ir norezervēts. Principā šitien ziemā kūrorts ir pilns. Viesnīcas ir ļoti daudz. Viss ir ļoti dārgs. Un tāpat viņas ir pilnas, jo blakus ir Vācija. Vāciešiem naudiņi ir, tie grib braukt atpūsties. Viņi nesūkstās, viņi atbrauc un atpūšās. Šīs ainavas, visi šie kalni, tas ir kaut kas. Šodien brauksim augšā uz vienu virsotni, 2600 metri. Redzēs, kā mums tur ies, kaut kas būs ar kājām jāpaiet. Sakot, pāēdam brokasts un viss bars taisamies augšā. 9 verās vaļā pacēlājs. Jo visi mēs uziet nevaram. Tā, viens maziņš pagrieziens. Pastiediet, cik šeit daudz ir viesmājas. Te nekur tālāk nevar uzbraukt, viņas te pataiši tās mājas beidzās. Tā, saime, ceļamies un dodamies laukā uz pacēlāju. Pacēlājs ir kustēties. Jā, nu, pacēlājs kustās, nezinu, kāda čipulīt būs. Tev ārpusē, tu, kur slēpes liek novietos. Nu, ko? Laižam. Atā. Tā, tad nopirkām biļetes. Par kāds tev? Kaut kur ap 28 eiro no cilvēka. Kāda tev būtu? Bērniem bišķi lētāk. Un braucam augšā. Tūlīt mēs dosimies tur. Atsakot, prom. Ar 3 pacēlēm. Tūlīt dosimies augšā, 9 sāk darbu. Līdz 5 jāatgriežās. 4 vēlams līdz lietumu šodien atgriezties. Šodien sola slikt laiku, bet pagaidām spīt saulīt, mudīgi braucam augšā. Tad 1970 metri. Dodamies tālāk. Šajā vietā Beatles ir fotografēti. Spēlējuši klavieres Beatles šajā vietā. 65. gadā. Kāpēc iesēdās slapumā? Spēlējās? Viņš iesēdās slapumā. Labi ideja. Pat 2 eiro dabon bumbiņu. Mums burziņos šitādi vajag, un tā no augšas slaiž lejā.
Te mēs nāksim lejā ēdīsim. Ko Alpacens? Palmas rekur. Maziem bērniņiem, protams, ja viens brauc, tad otram arī vajag, un te par to padomāts uzreiz sacensības. Zaudētājiem šodien jāmazgā trauki. Sakars, nē, es Pavēlu. Aiziet, bundiņ! No, trauku mazgātājs ar pirmo numuru ir... Nu ko, tad braucam uz trešo. Tikai nevar saprast, viņš iet uz leju vai uz augšu. Otrādi jāgriežās. Ārā tikai atcerās izkāpt. Tu pa vidu. Man pat sabijusies un čipīt mierīgi. Nu ko, ar lielām mokām izdevās izrauties uz kalniem. Nu pat viens suns aizskrēja pakaļ, šņurkšķis tas ir. Nobadziņi nodzina lejā no kalna. Tāpēc suņus vaļā nevar laist kalnos. Visur zīmes ir. Daži gudrīši neievēro. Palaiž vaļā. Nu, šitie bērniņi nevar. No, Dārta. Tu taču vari, vai ne? Man ģimenīti nopukstējušies lien pretī kalnu virsotnē. Nerunā daudz skaitlī, man saka. Čipo vienīgais nav nopukstējies. Kas pa skatu. Nu, Dārtai prieks satikt savu zirdziņu. Vesels bars tajā zirgiem. Atnāc paraug, cik viņš mīl. Man bailes no viņiem. Viņi taču var iekost. Pavadījis vienas darbos. Tagad gribu doties ceļojumu priekos. Tāpēc nokļauju es salienu. Kamēr sieva kārto koferus. Sasodīt karsts un svīst. Bet augsts vējš. Uzies augstāk, noteikti būs vēl trakāk. 2200 metru augstumā esam uzkāpuši. Vēl druski palicis. Suns grib priekus. Elpot grūti, bet bērnu malači ir tik tālu tikuši. Daiga ar malacīts. Nu, čipuls jau vēl joprojām buksēt uz augstu. Tas jau būtu gatavs uzkāpt uz zvaigznēs. Gotiņa. Var papajā? Tā, reku taka iet. Tā, šitien. Nav, nē, šitā tēle, labāk tēles neēstiet. Var papajāt tās, kuram lielie tespeņi. Mazās tēles tās ir neprognozējums, viņas dūles ir. Nu, tāpat kā. Mamma baila, viņa nāk pie mums. Lēnām un čīkstelīgi dodamies kalnā. Es uz tā akmeņu varu uzkāpt, viņš neapritīs. Apsties kāds akmeņu krāvums, un būs jāiet pāri šitam te. Šitas ir sakrituši akmeņi no augšas lejā. Kā tas čipulīts neiekrīt kādā caurumā? Čipo gaidi. Gaidi. Un mums vēl tur, reku krusts, nu galīgi nav tālu, nu lai te tagad neuzkāptu. Jā, galīgi no tā. Nu nav tālu. Nu redz, sāk nāk mākoņi virsū. Sāk nomākties, jāiet ātrāk. Jau šim, kāpēc tā liekas, ka tieši slēpoju? 8. decembrī 1935. gadā kaut kāds frau, kaut kāda sieviete gāja bojā.
Kaut kur droši vien ir nogāzušies cilvēki kalnā kāpēji. Varbūt to ziemu tas bija, jo tas bija decembris. Tā bija ziema un sniegs. Jā, tas ir slēpojiet iespējami. Dārta ekstrēmisti iet tur, kur nedrīkst iet. Kā jūtamies? Šitas tā kā putekļu sūcējs iet. Kā jūties, sieviņa? Laimīga? Jā. Nu redz. Beidzot ir kaut kāds priecīgs. Bērniņi amokām. Negribēju, bet nu beidzot mēs esam tik tālu uznākuši. Tos te čipalīti. Esmu vasaru pavadījis vienos darbos. Kalniem galu nevar redzēt, tie jāiziet tālumā. Skaidrs viens, ka šitie galīgi nav augstākie kalni, bet nu vienu virsotnīt jāiekaro. Es alienu, kamēr sieva kārto koferu. Tūlīt, jau dosimies pēc smukuma. Nu kā patīk? Kā jūtamies? Roberts telefonu paņem? Nostājas kā bildi. Vau, kas tur paizlējā. O, cilvēki vēl aiz mums nāk. Mēs tik dūli neesam vienīgie gluži. Suns roka pētriši kalna. Tad kāpjam augstāk Roberts jau nesēž ēniņā, tad nav jēgas. Jā, nu ko čipīt? Elpas trūksta, ne? Trūksta elpa. Padzerties gribi? Jā, man arī. Kaut kā netīšām sanāca, ka Daigā nes mugursomu un čipo, un es neko nenesu. Kaut kā baigi forši change bija. Tā, un kas te tā? Wow. Te tāds vēsums no šīs puses nāk augšā. Esmu vasaru pavadījis vienos darbos. Tagad gribu doties ceļojumu Urā! prieku. Urā! Mēs to izdarījām! Pēc nopļauju Nevar būt! es alienu, Jū! kamēr sieva Ļaut nevar nepārvidēt cilvēks. Tagad tikpat ilgi jāgaida, ka mēs augāps lejā. Tā, te var atstāt ziņojumu, novēlējumu. Šis ir geocachings. Nu, visādas lietas cilvēki atstājuši. Viņi atstāja. Šiem var ierakstīt opcijā. Katrs raksta kaut kādu novēlējumu. Nieku mūsu. Urā! Un atnāksim šitiem pēc 50 gadiem vēlreiz, ja? Jūs, mēs ne. Jā. Nu, ko sākās ceļš uz leju? Tā ir bailīgāk. Jā. Kā Roberts, tu man padomā? It sevišķi ar sunu rokās. Kā tādi? Pakaļs brauks. Labs. Kā parasta dzeltenām biksēm, kāp kalnos. Čiš. Kuš. Čipelī. Šitā mums iet. Katreiz, kā satiek kādu divkājaino, četrkājaino draugu. Ej! Lauvas sirds. Nu, Dārta, pietiek mīlēties, ar zirgiem ejam. Dārta. Ejam nost no tiem zirgiem, ejam mājās.
Jā, viss ejam, kamēr lielais reku, jau, nu beidz, reku māma jau skatās ar vienu aci. Atā mēs ejam. Mēs dodamies lejā, jābrauc ar 3 riteņiem lejā no kalna. Ot, tas būs interesanti. Laižam. Tā, ik pa laikam ir šitādi zāliņas. Un āliņā zīvo šmurkšķi. Pastīsimies, kādi viņi izskatās. Nav neviens. Tā, nu tūlīt brauksim lejā. Nu brauksim? Man vajag stūli. Iesim uz toaletu un tad brauksim lejā šitiem te. Tā, Thank you. Okay, thank you. Nu gatava? Jā. Jā, ka nevarēja vien pati braukt. Nu jā, kad nevarēja, māma samelojās mums pa gadiem. Tā, šito te lietas priekšā. Tikšu kājas. Es likšu te kaut kur maliņā. Kāpēc mēs nebraucam? Kāpēc mēs nebraucam? Kā jāspiež brems? Tu nebremzē tik tagad, man te kājām. Nē, bet es prasu, Man te jātin ritens ir uz prieku. Jāspiež atreizē? Tu brauc. Fū, beidzot mēs braucam. Es jau domāju, ka tas nekad nenotiks. Mamma, ātrāk brauc! Kaut lēni! Jau bremzē. Kas ir? Ko, kas ir? Es te... Es gribu ātri! Nekāds ātri nebūs. Es pašu. Pa diviem ar šito braukt ir pilnīgi neiespējami. Es nesaprotu, kāds sakars, kur tās kājas tam bērnam likt. Taču viss ir galīgi. Redz, kur tad es te liku šiten? Viņš jau uzreiz stūrējās. Tā mēs braucam uz nākamo apskats objektu. Es sasniedzu galamērķi. Nu ko, mēs esam atbraukuši uz vienu pili. Ārā līst lietas, citu tāpat nav ko darīt. Iesim pastaigāsimies pa vecām būdām. Pils. Te droši vien pils sargs. Ciet. Darba laiks ir, un tas nozīmē, ka ir slēgs. Ja? Jā. Labi, skaidrs. Šī nebija tā īstā pils, uz kur mēs braucām, jo tur bija darba laiks līdz 6:30. Un tā mēs ejam vienā vecā pilī. O jā, suņinē. Labi, ka čipīt nepaņem līdzi. We are 2 adults, 1 kid and 2 seniors. Okay. Tā pils būvēta 1500 gadiem. Un skaisti. Wow. Visa Austrija man zem kājām.
Te turēja cūciņas. Kur tur viss? Vistiņas, jā. Kādreiz šitā cilvēki dzīvoja. Izvēlējās labāk maz gaismas, bet toties kaut kāds siltums. Ja mierīgi varēja gulēt. Televizors nebija. Jocīgi. Bet dēļi vēl esat saglabājušies no tiem laikiem. 500 gadu veci. Kas tad te bija? No kādiem dēļiem, ja tā. Jā, dēļi ar ciru viss cirst esot. Un ir kā parods nājas. Un ir kāds šķiņķis uz galvu. Jā. Ir kāds gājēt tiltiņš tur ir. Nu, var sakot, pēc audio gidu noklausīšanās izrādījās, ka šitien cilvēki slēpās šajā tornī, jo tā bija drošākā vieta. Ja gadījumā te uzbruka ienaidnieks, tad viņi slēpās tajā tornī, jo tur bija gan pagrabātās ēšana, gan arī visa tā dzīve un visi tie krājumi glabājās šitai tornī. Un turklāt neviens netika, jo tur bija ļoti šaurs treps un tā var sakot. Es smukumā uz austīju. Nu, tā mēs apējam apkārt pilī. Iekšā pilī bija audio gids, interesanti izstāstīja krievu valodā viss, kas un kā. Bijām drusku uz veikalu sapirkties. Pēc kalnas pārgājiena baigā apetīti bija uznākus un kaut kā nevarēja nocēsties. Bija šis tas jāiepērk, es tik nezinu, kur mēs to visu liksim. Mēs to ēdīsim. Un vēl šitien, jā. Ko lai es saku pa latviešu tautu? Viņi ir vienmēr bijusi badā un... Mums ir ballīte. Vietējā stilā. Austriešu tautas Jā, dziesmas. nebija jāiet uz vietējo tradicionālo vakaru. Jā. Mēs to varam izbaudīt šeit.